laipni lūgti pieķernieku trasē Rīgā uz Latvijas-Lietuvas rallija krosa čempionāta noslēdzošo 6. posmu. Sāka riest, vienkārši pakaļ aiziet, un es mēģināju iztaisnoties, lai minimizētu to sitienu cienu, tāpat sanāca neliels. Sanāca nobaut pēdējos 2 apļus uz šķībiem ratiem, beigās 3. laiks nav slikti. Treniņu braucienā esmu 4. Nepārāk slikti, protams, arī 1 sekundē ar līderi esmu. Jo tur tieši nāk. Nē, nolūk. Kaut kā nepietika ar to 3. Gribējās būt pirmajam. Tātad, draugi, rallycross sezona 2024 ir beidzot noslēgusies. Sezonas laikā gan man, gan Joranam bijuši daudzi prieki, bēdas, viss kaut kas starpā. Viss bija ļoti labi, gāju stabili par 3. līdz nokļuvu tieši līdz šai vietai. Redzēju, spoguļos nevienu nav, jutos ļoti stabili 3. un redzēju, ka priekšā man ir 2 konkurenti, Lepsis un Saulīte, un es domāju, ka man viņi ir jānoķer. Un es aizrāvu lūk, kaut kur šeit ar aizmugurējo riteni, rezultējot uz riteņa zaudēšanu, un tā arī beidzās viss. Diemžēl kaut kādu savu ambīciju dēļ mans fināls no ļoti garantēta pa lielam piedestāla kļuva par DNF. Pieminot par tieši šodienu, pa naktsgonku. 1., 2. kvalis gāja diezgan ok, palika 3. abos. Sanāca tā, kad es braucot uz tramplīna mežā, bišķi pa vēlu uzspiedu bremzi, lai nosēdinātu mašīnu un aizgāju ar purnu grīdā. Un visu saplicināju eļas filtru un visu un izstājos. Mehiem sanāca ļoti labi, visu saķūnēt, braucām uz finālu. Un tad beigās uzreiz kā rauja startu nolauz puses. Paldies visiem, kas skatījās. Noslēdzam 2024. gada sezonu un visiem čau! Atā!